gadījumā precīzi. Miķels Rēdlīgs piespēl gar vārtiem, dubultvēr ripu. Un turpret Vārgu. Naķis ļoti asi nospēlēja, pēc tam parādīja, kad ir cietis no Vārga. Nu, visticamākais apusējs noraidījums tā arī ir. Naķis vēl plāta rokas, kas tad bija, es neko nedarīju. Daudz Rēdlīgs skatāmies dot gar vārtiem. Nu, viss epizode beigusies, tur Šturbāks mazliet pagrūstās ar Vārgu. Viss metiens bija uz dubas vārtiem. Ar to vārtsargs arī tika galā. Bartečko atņem ripu. Naķis, Bartečko un Holts. Labi komandu skaitliskajā mazākumā. Melins, Reķis un Duba. Nu, Mārtiņš Cipuls nespēlē mums šobrīd. Jurš Štāls, Podziņš un Lucenijus. Šāds 4. virknējums un ripa vārtos Špirko. Patiesībā notika tas, kas brieda. Un, diemžēl, arī nobrieda. Nu, varbūt šāds pavērsiens tā pa īstam mūsu komandu beidzot sapurinās. Krišāns Rēdlīgs, bet ripu neiegūst. Ripa vārtos. Nedarost. Skatāmies vēlreiz. Redzam šeit. Nu, nomānīja, vienkārši nomānīja, jā. Divkārtējais pasaules U20 čempions. Spēlē, nemaz neuzbruks Bartečko. Ko mēs pēc šādas spēles varam secināt? Jācer, ka sliktāko spēli šajā sezonā Rīgas Dinamo jau ir nospēlējuši. Tieši tā, varam apsveikt Popradas Lev komandu ar pirmo uzvaru kontinentālajā hokeja līgā.